Ieva, baltā pavasara kupena. Ieva, dvēseles elpa un sievietes maigums. Ievziedu hidrolāts. Kā ievziedu hidrolāts mums var palīdzēt kopā ar mums miedarboties un darīt mūs labākus? Ievas hidrolāts dziedina dvēseli. Tas ir dvēseles elpas augs. Caur maigo ievziedu aromātu, kas ceļ vibrācijas augšup un šķīdina cilvēku visos viņa plānos, ķermenī, sajūtās, domās. Ievas hidrolāts atver intuīciju, piedošanu un pieņemšanu, palīdz ieraudzīt jaunas iespējas un ar maigumu spērt soli nezināmajā. Tas ir hidrolāts, kas vairo sievišķību gan sievietēs, gan vīriešos, atverot kontaktu ar savu iekšējo sievietes daļu, ar skaistumu, maigumu un jauneklīgumu, kas dzīvo mūsos neatkarīgi no vecuma. Ievas aromāts iedvesmo un ved uz radošumu. Tas nes sevī auglības un skaistuma plūdumu, kā pavasara vējš, kurš piepilda gaisu ar zieda gaismu un jaunu sākuma solījumu. Ieva zied bagātīgi un smaržo spēcīgi. Tā pieskaras visiem maņu slāņiem, ienesot pavasara gaismu un pašmīlestības pilnu klātbūtni. Tā ir mūsdienu sievietes augs. Tās, kuras mācās apstāties, ieelpot un ieraudzīt sevī, nevis nest caur citu skatieniem, bet savējo. Ievas hidrolāts ir maigs, viegls un smaržīgs, kā baltie ziedi pavasarī, bet tajā slēpjas dziļš aicinājums atgriezties pie sevis, savas vērtības, savas iekšējās sievietes, sava sev. Ievas hidrolāts atgādina par maigumu kā spēku, palīdz atjaunot saikni ar savu ķermeni, sievišķo būtību un iekšējo balsi, atver sirdi sev, iemīlēt sevi dziedinoši, nevis egoistiski. Ieva ir pašmīlestības un sievietes ziedēšanas simbols. Tā neprasa būt perfektai, tā vienkārši aicina būt maigai, būt brīvai, būt savā ritmā. Tā čukst, tu drīksti mirdzēt, tu drīksti būt maiga. Tu drīksti mirdzēt, tu drīksti būt maiga. Tu esi vērtīga vienkārši tāpēc, ka tu esi. Kad vēlies sajust savu vērtību, maigumu, pašmīlestību, vienkārši iekļauj sevi, savu augumu Ievas hidrolātā.